Čau visiem! Mani sauc Loreta, un šodien es taisīšu slaimu. Un slaimam īpašās lietas būs vajadzīgs matu putas, līme un pervolu. Bet pārējais tik daudz nebūs vajadzīgs, tāpēc vienkārši tas būs arī vajadzīgs, bet ne pārāk. Tad bļodiņa, karote, krāsa. Un es izmantoju šādas tā kā spīdumus, bet tādas līmes. Nezinu, kas izdosies. Labi, sāksim taisīt. Vispirms jāpaņem līme. Es nopirku mazās līmītes, bet 3, tāpēc, ka es veikalā neatradu lielo. Tāpēc mēs paņēmām daudz mazās. Tev līdz tārā. Labi. Man te skan kaut kāda mūzika. Labi, laikam šai pudelē beigas. Varbūt pietiek ar 2 līmēm. Man liekas, ir diezgan daudz jau. Nu labi. Pagaidām 2, ja pietrūkst pievēs vēl. Ja pietrūkst, tad var droši liet vēl. Ja vairāk līmes, tad lielāks slaims sanāk, bet es tādu vidēju taisīšu. Ne pārāk lielu un ne pārāk mazu. Pirmais man sanāca maziņš un ne pārāk mīksts. Tāpēc šodien es ceru, ka man sanāks labāks un foršāks. Es tagad nomazgāšu rokas, salipa līme kopā ar pirkstiem. Tak, nākamais būs pervol. Var izmantot citu šķidro mazgāšanas līdzekli. Jā, var izmantot arī citādākus. Es izmantošu šodien pervolu. Es jums ieteiktu mazliet, tāpēc, jo tad man šķiet, ka labāk sanāks slaims. Labi, ja jums šķiet, ka par maz ir, ja jums šķiet, ka ir par maz, tad jūs droši varat pieliet vēl, bet man nav, tāpēc es sākšu maisīt. Maisiet, kamēr kaut kas beidzot izdosies. Paliek jau smaržīgs. Tā. Labi. Man te kaut kas jau sāk izdoties, bet vēl bļodā paliek šķidrums. Ej, tu tad garām. Ai, tā kāraus. Labi. Man šķiet, ka es samaisīju. Labi, tagad nākamais būs matu putas. Sākumā ir jāsakarata un pēc tam var pūst. Pūtiet, cik jums šķiet, ka būtu, cik jūs gribat, lai būtu Daudz nevajag. mīksts. Bet daudz es jums neieteiktu labāk. Labi. Tā. Tad, kad jūs iepūtāt, tad uzreiz sākat maisīt. Tagad skan mana mīļākā mūzika.
jo mamma man slēgā visu laiku mūzikas. Nezinu, kāpēc. Fizikas eksperimenti. Viņai šķiet, ka pagaidām būtu īstais mirklis. Un rokām. Es paņemšu tagad jau ar rokām. Kaut kāda pļūra sanāk. Gan jau vēlāk būs labāk. Taču es tev neparedzu. Labi. Ir jau labāks nekā iepriekšējais. Staipīgāks. Pirmkārt pufīgāks. Otrkārt ļoti jautrs, taču bez krāsas. Viss pielipā. Nē! Ak, Dievs! Man viss pielipā. Nē! Labi, laikam būs jāmazgā nost. Labi, es nomazgāšu rokas, jo man viss salipa kopā. Viss pielipa. Gandrīz kā pusi iztērējusi laimu. Labi, es nedaudz vēl samaisīju, bet ne jau ar rokām, bet šoreiz ar karotu. Šis ir mans pirmais eksperiments, ka man ļoti labi izdodas slaims, bet tā kopumā es esmu taisījusi kaut kādas 3 vai 2 reizes slaimu. Parasti es taisu ar mammu, bet tagad šoreiz viena pati. Tagad, kad ir samaisīts, tad liekat klāt krāsu. Es paņemšu zilu un ar karoti. Tumša sanāca kaut kāda. Labi. Tad, kad iepilinājāt savu krāsu, tad uzreiz samaisiet. Man sanāk kaut kāds ļoti tumšs zils slaims. Dīvains, pufīgs un krāsa paliek ļoti tumša. Šodien man ir ļoti forša diena, jo es taisu slaimu un mēģināšu aizsūtīt uz YouTube šos video. Es sanāk šitāds. Un šodien ir man mīļākā diena, tāpēc, kad mamma nopirka lūk šādu šķidru slaimu. Un šķiet, ka man šis paštaisītais slaims būs tāds pats kā lūk tas, ko man nopirka mamma. Bet es vēl nezinu, jo izskatās, ka tāds pats būs iespējams. Labi, kad jūs esat samaisījuši, tad liekat klāt savus mīļākos kaut kādus spīdumus, bet es likšu tādas līmes, kurām klāt ir spīdumi. Bet tā ir līme. Man te pazuda korķis, jo es nezinu, kur viņš palika. Vairs es viņu neredzu.
Es nezinu, kur es viņu noliku. Tāpēc gan jau vēlāk atradīsies, kad kārtošu. Nekur neredzu. Tagad es ņemšu dzelteno krāsu. Zilo. Kā nav kārā. Un es te atradu. Aizripojas. Tad vēl palikušas nedaudz divas krāsas. Es nedaudz iepilināšu vēl un viss tad. Un pati pēdējā rozā. Pirms tā, kuru tikko lēju kaut kad vēlāk, tā bija oranža, tagad man ir rozā. Labi, un tagad samaisiet visu kopā kārtīgi. Man te sanāk jau kaut kāds spīdumains un zils slaims. Nezinu, kā jums sanāks, bet man jau kaut kas ir izdevies. Ļoti staipīgs, foršs, pufains un spīdīgs. Man te nokrita. Kāds sanāca. Labi, tagad es mēģināšu mīcīt ar rokām. Tak, labi. Tagad es nomazgāšu savas rokas. Visu ņem rokās un skalo mēģinu zem krāma. Noskalošu visu šo slaimu, lai varētu viņu mīcīt vairākas reizes. Man viņš te līp tikai pie bļodas. Pufīgs. Nezinu. Viss pilādā. Vajag vairāk līmi klāt. Paņemšu vairāk līmes, savādāk man viss šita nesanāk. Šeit viss ir pufīgs. Slaims. Man šis slaims ir sanācis jocīgs. Jo viņš ir diezgan lipīgs un spīdīgs tāds. Un es viņu nedabūnu nost. Man viss te pil, vienkārši te pil. Gandrīz viss galds nocūkots. Labi, kā es sapratu, man viss šitas jānomazgā. Man šis slaims izskatās, ka ļoti patiks, un jums es ceru, ka arī patiks. Ja kādreiz gribēsiet izmēģināt, tad noteikti izmēģiniet, jo tas ir jautri. Labi. Es no jums gaidīšu daudz īkšķīšu, super, bet mazāk es ceru, ka būs nesuper, jo es pirmo reizi sūtīšu visu uz YouTube un nekad to neesmu darījusi. Tāpēc es no jums gaidu ļoti daudz super. Atā! Lai jums izdodas. Lai jums izdodas viss!